tu nelieto H2 un H3 apakšvirsrakstus. Ir liela iespēja, ka tā ir. Tā ir viena no tām lietām, ko mēs ļoti bieži redzam daudzās mājaslapās. Kad cilvēki nelīdz galam saprot, vai pat pavisam nesaprot, kam vispār ir domāti tie apakšvirsraksti. H2, H3. Divi populārākie no apakšvirsrakstiem, ko vissvarīgāk lieto. H burts šajā gadījumā ir saīsinājums no angliskā heading, jeb virsraksts. Ja tu lieto mājaslapu, kurā ir administratora panela, teiksim, latviešu valodā, ļoti iespējams, ka tas sauksies tieši tā virsraksts. Nevis heading, bet virsraksts. Un tad, jā, H2, H3, tas ir tas, kas tev ir ļoti svarīgi. Ir svarīgi tos lietot. Tas, ko es, teiksim, ļoti bieži redzu, ka cilvēki ņem un to tekstu, to, teiksim, bloga rakstu vai produkta aprakstu sadala, ja? Bet nevis ar H2 un H3, ar tiem apakšvirsrakstiem. Neuzspiež virsū un neizvēlas, ka tas ir heading 2 vai heading 3, bet vienkārši iezīmē kā treknu rakstā, boldā. Jā, zinu, vizuāli tas izskatās līdzīgi, un arī lasītājiem iespējams, ka atverot mājaslapu liekas, ka tas pats jau vien ir tā kā, informācija ir sadalīta un var beidzot saprast, kas tad ir tas svarīgākais un, kā teikt, kur teksts pārdalās, bet redzi, kā ir. Tas nav viens un tas pats, jo tiem apakšvirsrakstiem, tiem heading 2 un heading 3 ir vēl otrā nozīme. Un tā ir tehniska nozīme, lai Googlei, lai robotam parādītu, ka te tiek dalīts teksts. Un kā tieši? Ka teikt, tu Googlei parādi, ka šis ir nevis tur, nezinu, teiksim, Merida kaut kāds ir velosipēds kaut kāds modelis, ja? Bet tu arī, teiksim, parādi, ka šis ir Merida velosipēda tehniskā specifikācija. Un, teiksim, kaut kā apakšā tur tālāk ir, kāpēc pirkt Merida X kaut kādu tur velosipēdu. Tu sadali to visu informāciju, kas tev ir apakšsadaļās, un tos virsrakstīņus nosauc kā nosaukums, kā apakšnosaukums, un arī tehniski iezīmē, izvēlēs to, ka tas ir headings. Arī robotam. Googlei parādi, ka tas ir tas apakšvirsraksts, lai arī robotam ir skaidrs, ka tā informācija ir sadalīta un tieši šādi. Tā tu palīdzi gan cilvēkam, ir skaisti sadalīta informācija, gan robotam ir skaidrs, ka informācija ir sadalīta. Un kā tieši?